Nesen nācām klajā ar to, kad esam atsākuši savu darbību, ko bijām pārtraukuši un 4 gadus bijām dīkstāvē, bet kaut kur prātā bija palicis tas, ka gribās tomēr strādāt ar to betonu, gribās strādāt ar dekoriem un visām šīm te lietiņām. Kas tad mums ir tagad jauns, kas nebija pirms 4 gadiem un kas ir savādāks, tūlīt pastāstīšu. Tā, tas, kas ir jauns un, manuprāt, superīgākais produkts iedarēsies jebkurā interjerā ir paplāte, jaunā paplāte. Ja jūs redzat, tad šī paplāte ir bieza, smaga un visticamāk piegādājot viņi arī nesaplīsies, jo pirms 4 gadiem saskarāmies ar problēmu, kad šie te eksemplāri, kā redzat, ja, salīdzinājumā, ir daudz plānāki, trauslāki un bieži vien piegādājot klienti teica, ka diemžēl saplīs. Tas ir tas, kas ir jauns, viens no jaunumiem. Vēl viens interesants jaunums mums ir šādi te betona svečturīši, tātad viņi viens ir ar tādiem smukiem robiņiem, otrs ir gluds, un, ja paskatāmies te mazliet iekšā, tad šeit mēs varam ielikt gan mazo svecītu plošku, tā saucamo, vai arī smuku sojas vasku sveci vai bišu vasku sveci, ko arī pie mums var nopirkt. Vēl no mazajiem nieciņiem, kas mums nebija, ir šāda te smuka sirstiņa, ko mēs parasti liekam komplektā, kad tiek pirkts kaut kas lielāks. Vēl viens no superīgākajiem pavasara un vasaras produktiem pie mums ir puķu podiņi šādi te. Principā viņus var turēt arī ārā. Man ir ārā viņš nostāvējis. Nu, konkrēti ne šis, bet citi, ko taisīja gan ziemā, gan lietu un tā tālāk. 3 gadus nekas viņam nenotika. Tā kā viņi ļoti izturīgi. Šis gan ir mākslīgais audziņš, bet izskatās ļoti labi, kad mēs ieliekam betona puķu podiņā. Un būs arī vēlāk, protams, lielie betona puķu podi, bet par to jau citā video. Ja jūs gribat iegādāties un apskatīt vairāk kaut ko no mūsu precēm, droši ienākat mājaslapā makemake.lv. Tur esam izlikuši, varbūt ne visu klāstu, bet lielāko daļu un visu laiku mēs papildināsim tātad ar jaunām precēm. Ne visu laiku, ne katru dienu, bet regulāri. Un ja jūs gribat atnākt klātienē, tad droši atrodamies Ādažos, Gaujas ielā 2A.